Labdien! Tātad šodien ir angļu valoda reported speech. Tātad reported speech mums pasaka to, ko kāds ir teicis iepriekš, ja? Tad reported speech tells us what someone said earlier. Tātad, ja? Un te mainās formas. Teiksim, mums ir piemērs I feel sick, ja? Ja? Tad tas mainītos reported speech, mainītos uz to, teiksim, you told them he felt that I felt sick. Ja? Tātad tu pateici viņiem, ka es esmu slims, ka es jūtos slims. Ja? Es jūtos slims, es jūtos slims. Redzat, tad mums mainās forma. Tad šitā mainās formas no vienmēr no pagātne, no tagadnes mainās uz pagātni. Ja? Present simple kļūst par past simple. Ja? Ļoti vienkārši. Present continuous kļūst par present continuous kļūst par past continuous. Un šeit ir tāda lieta, kur, ja ir past simple, parastā teikumā piemērs būtu Tim broke his arm, tad tas kļūst par past perfect. Tad būtu she said Tim had broken his arm. Tad ir broken, ja. Had broken, ja. Tad šeit ir had plus third column, ja. Tad, ja ir had, vienkārši domājiet, ja had. Viegli iedomāties, ja jūs tulkojat uz latviešu valodu, tad es jūtos slims, ja? Tātad tas ir piemērs. Tātad vēl ir tādas lietas, kur will kļūst par would, un can kļūst par could. Un arī could paliek, could un would arī paliek, ja ir teikumā. Nu šitie vienkārši nemainās, ja. Teiksim, mums ir will, ja. They'll be tired later. They will be tired later. Teikums būtu we said they would be tired later, ja. Would, they will be, they would be. Saprotat? Un te ir tāda lieta, kur ir, ja ir will, tad ir otrā kolona, un šeit ir trešais kolona. Vai ed, protams. Un protams, es izmainīšu? Vai ko es daru? Man labot tagad. Jā. Un ir arī tātad jautājumi. Tātad jautājumos. Tad tiek jautājumos ir tāda lieta, kur, ja ir jā, nē jautājums, tas kļūst par if, ja, if sākumā. Tātad mūsu struktūra jautājumos ir they vietniekvārds plus asked plus
Ja ir jā, nē jautājumos, tad ir if, un tad mainās tā forma, kā mēs šitam pārunājam, ja? Un, ja ir kaut kāds dubult vai jautājums, tā kā what, why, where, tad tieši tā arī atbild ar to vārdu. Piemēram, he asked what they had done. Šitā varētu uzrakstīt. Un neizmanto arī do, does, did. Tos neizmanto vispār. Es ierakstīšu, nē. Labi, tālāk. Tālāk dažas citas lietas, kas mainās teikumos. This kļūst par that. Here kļūst par there. Tad, ja kāds mums ir kaut ko pateicis, mēs runājam par viņa situāciju, nevis par to situāciju, kas viņam bija viņam. Mēs runājam par to situāciju. Tad tas kļūst par, vai ne, šis kļūst par tas, vai ne? Un šeit nozīmē tur. Now kļūst par then. Vēl dažas lietas. Tomorrow kļūst par the following vai arī the next day. Ja? Jā, the next day būtu vieglāk saprast. Un arī yesterday ir the day before. Un the last week, ja būtu the week before, last month būtu the month before, un today kļūs par that day. Un arī piemēram, this month ir that month, un tā tas mainās. Un tā tas strādā, nu, tu vienkārši konkretizē tā diena, tieši, nu, šodien es devos pastaigā, tad tu pārstāsti, tajā dienā viņš devās pastaigā, vai ne? Un arī vienniekvārds mainās. Bet tas arī mūs aizved uz nākamo tēmu, reported commands and requests. Tātad reported commands and requests. Tātad tas notiek, lai, tā kā, ja iepriekš mēs pastāstījām, ko viņi dara, šoreiz mēs tā kā atstāstam tādus tā kā jautājumus vai tādas darbības, ja? Piemēram, the doctor told her to take the tablets with water. She asked him to wait there. Tādas lietas. Un tātad mēs izmantojam tell, pareizā forma. Tātad she told, jā. Un tas ir commands. Piemēram, jā. Un tātad ask, pareizā forma ir, kad ir requests. Tad commands ir pavēles un requests ir, nu, piedāvājumi, tā kā lūgums, ja? Requests. She asked me to sit there.
Un šeit atkal ir jāskatās pēc konteksta, kur domā, jo parasti reported commands un requests notiek tajā laikā, ja? Tad, piemēram, nē, nevis tajā laikā, bet mainās pēc konteksta. Teiksim, viņa parāda tieši uz šejien, tad viņa she asked me to sit here, nevis sit there. Jo, there būtu tur, here būtu šeit. Un tātad negatīva tāda negatīvā forma būtu not. Piemēram, the nurse told him not to worry. Tas ir piemērs. Un arī tad joprojām mainās tie vietnieku vārdi un tā. Un, jā, es ieteiktu patrenēties šīs formas, jo te ļoti daudz mainās. Un te var ļoti kļūdīties. Ja tu nezini vienu lietu, tad vispārējais neizklausās loģiski. Bet es ieteiktu apdomāt latviski, jo latviešu valodā, domā, ja tu tiešām teiktu, ja tu pārveidot darbības vārdus uz pagātni latviešu valodā, kā tas izklausītos, un tad mēģini to iztulkot uz angļu valodu. Un šito jāņem vērā arī. Šito visu. Un arī jautājumos šis arī mainās. Un jā, tas ir viss par angļu valodu.